Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Nu jau vasara pavisam drīz būs klāt, un kā jau katru gadu jūnijā, jūlijā un augustā es atpūtīšos no pasaku lasīšanas šeit Facebookā, YouTube'ā un citās vietās, un varbūt mēs tiksimies kādā koncertā, bet līdz jūnijam mums vēl atlikušas 4 otrdienas, un katrā otrdienas vakarā būs pa kādai latviešu tautas pasakai. Šovakar ezis un zaķis. Ezis sarunāja ar savu brāli otru ezi zaķi piemuļķot. Mežmalā bija dziļš grāvis. Abi eži nostājas, viens vienā grāvja malā, otrs otrā, un tad tas ezis, kas šinī grāvja galā, teica uz zaķi: "Nu, klausies, zaķi, tu tā izlielies, ka esi liels skrējējs, bet man gandrīz prāts tevi noskriet. Ej, tad lai man ūsas norauj, to neticu." Nu, ko tur ticēt, ko neticēt, derēsim. Ja tu mani noskrietu, tad izrauj manam kažokam 10 dzeloņus. Ja es tevi noskrietu, tad izraušu no tavām ūsām 10 spalvas. Ja? Vai tā paliek? Zināms, tikai man nav žēl tava kažoka, un man atkal tavu ūsu. Bet tad, zaķi, kā liekas, skries pa grāvja malu, es pa grāvja dibenu. Labi, zaķis aizskrēja kā viesulis un karstumā nemaz neapskatījās, vai ezis arī skrien vai ne. Aizskrēja otrā galā, ezis jau priekšā. Vai dzirdi, kur te tu tik ilgi? Es gandrīz nosalu tevi gaidītams. Nē, ezīt, man šoreiz nokļūdījās, skriesim vēl atpakaļ. Labi, skriesim. Un zaķis aizskrēja kā viesulis, bet otrā galā atkal ezis jau priekšā. Vai dzirdi, ko tu te mani saldē? Dod tās ūsas. Nē, ezīt, skriesim vēl tikai šoreiz. Kas tad būs, tas būs. Zaķis aizskrēja kā viesulis, bet otrā galā atkal ezis jau priekšā. Vai dzirdi, dod tās ūsas, vairāk ar tevi nespokošos. Neko darīt, bija jādod. Ezis izrāva zaķim 10 ūsu spalvas un iebakstīja 5 savam brālim pie lūpām, 5 sev pašam. No tā laika visiem ežiem tādas zaķa ūsiņas pie lūpām. Un šajā vakarā tas viss, lai labs miedziņš, ar labu nakti.